Čau, mīļie, čau! Es nāku ļoti netipiskā laikā pie jums. Es vispār nepaskatījos, cik ir pulkstens, bet apmēram ap to laiku, kad darba vietās beidzās darba laiks, vai arī jābrauc bērniem pakaļ, vai jāved uz treniņiem, var sakot, neizdevīgāku laiku ienākt tiešraidē atrast vispār nevarēja. Bet tā kā es esmu tikko no friziera, un man ir laba pašsajūta tāpēc, es domāju, ka es nākšu un parunāšu, un jūs, kad varēsiet, tad noskatīsieties. Ņemot vērā, ka man vakarā ir vēl 2 tiešraides, es arī nemaz nevaru tā izvērsties ar laiku. Man nav, vakarā ērtākā jums laikā es vispār nevaru ienākt. Bet toties man ir kaifīgi ienākt pie jums, jo šī ir tā grupa, pie kuras, paldies, Madariņ, paldies! Šī ir tā grupa, pie kuras es varu nākt kaut nakts vidū, un te vienmēr kāds būs. Kā man tas patīk. Es vispār gribētu, lai man visas manas grupas ir tik pilnas ar dalībniekiem, ka tur vienmēr kāds ir. Un, protams, ka vienmēr tā nesanāk, jo tajās mazajās grupiņās dažkārt ir tā, ka tur ir maz cilvēku, un tad, kad es runāju, tad tur ir vai 1 vai 2 vai 3 tikai tiešraidē klausās. Un tad liekas, ārprāts, nevar nav no tā spēka, bet no šī, ka jūs man esat pretī, man vienmēr ir spēks. Ziniet, kāpēc ienācu? Tādēļ, ka man liekas, ka jums liekas, ka es pārāk daudz esmu aizrāvusies ar naudu. Un tā ir dzīva patiesība. Man ļoti interesē šobrīd šis temats. Man interesē vairāku iemeslu pēc, un viens iemesls ir, kādēļ mēs sevi mānām, ka nauda mūsu dzīvē ir svarīga. Un visā sabiedrībā tā nav. Ļoti daudzi, kas ir biznesa auditorijās, un ļoti daudzi, kas ir citās kopienās, citos semināros, tā tālāk, viņi ļoti daudz tieši par naudu runāju un par to tēmu skatās, kā varētu to savā dzīvē sakārtot un attīstīt. Bet mūsu auditorija pret naudu izturās tā, tā it kā mēs viņu višķiņ tā kā neredzētu. Un viss būtu labi, ja mums, ja tas atbilstu patiesībai, ka mums tā nauda nav svarīga. Bet atcerieties, ka mēs runājām par to, ka garīgums vienlīdzības zīme godīgums. Un šī formula mums ļoti šai jomā buksē. Tādēļ, ka cilvēki, kuri ir ļoti apmierināti ar savu pašrealizāciju, ar došanu, ar to, kā tu realizējies sabiedrībā, un atpakaļ, kā tu saņem enerģiju, taiskaitā naudu, šādu cilvēku ir diezgan maz. Un vēl mazāk ir tādu, kurš ir totāli apmierināts ar atalgojumu, kāds viņām ienāk. Bet es nesaku, ka nav. Un ja jūs kāds šeit esat, kas jūs esat pilnīgi apmierināti ar savu naudu, viss ir kārtībā. Bet es zinu arī tādus stāstus, kur man kādas no mentorējamām meitenēm stāstīja, viņi ir pilnīgi apmierināti ar saviem ienākumiem un viss ir kārtībā. Bet tad, kad mēs paskatāmies dziļāk, tad izrādās tas apmierinājums ir tik milzīgs bloks, ka tur ir pilnīgi tā, ka šai lietai vispār nevar skarties klāt, jo pietikt jau nepietiek. Tā alga ir tik maziņa, tur es neatceros, bija kaut kāda 800 eiro vai katrā ziņā mūsu trepītē pirmais pakāpiens, ja? Tātad pietikt jau nepietiek, tikai nav nekādas drosmes šo lietu kustināt. Un tā tas viss var būt. Man ir pašai ļoti garš dzīves cikls un dzīves periods bijis, kad es vispār neinteresējos par naudu, un es dzīvoju kā pilnīgs bērns. Tā kā, nezinu, ka kādam ir par mani jāparūpējas. Vai tad priekšniekam, vai tad valstī, vai tad vīram, vai tad, kādam tētim agrāk, kādam ir par mani jāparūpējās. Un no psiholoģijas mēs zinām, ka mums ir šīs te 3 personības daļas, ka mēs varam uzvesties un būt kā pieaugušie, mēs varam uzvesties un būt kā bērni, mēs turpinām būt pieaugušie, bet mēs uzvedamies kā bērni, un mēs uzvedamies kā vecāki dažkārt.
Un, lūk, tad, kad mēs aizveram acis un nerūpējamies par saviem ienākumiem vai nerūpējamies par savu naudas jomu kā tādus, mēs esam iegājuši bērna šajā attieksmē pret pasauli, pret visiem citiem cilvēkiem, nu un tad kā bērni arī uzvedamies. Mēs tur niķojamies, ja mums nav pietiekami, mēs dusmojamies, ja tur valdība nav lēmusi, vai priekšnieks nav sapratis, vai kāds nav mani paaugstinājis, vai kāds nav piemaksājis, vai vēl kaut ko. Tā visa ir bērna attieksme, jo es šeit gaidu, ka kāds no ārpuses sakārtos, taču beidzot sakārtos šo manu lietu. Nu, piemēram, tas būtu tāpat, kā mans Kaspars gaida, lai es viņam sakārtoju skapi, vai lai es viņam sakārtoju somu, vai lai es viņam sakārtoju. Es arī ļoti bieži izdaru, tāpēc viņš mans bērns, un dažkārt es viņam rādu, kā to pašam darīt, bet ļoti bieži izdaru viņa vietā. Un, tās ir mūsu mammas bērna attiecības. Bet tad, kad mēs paskatāmies pasē un saprotam, ka mēs sen vairs neesam bērni, tad ir ārkārtīgi interesanta situācija, kāpēc mēs domājam, ka kāds no malas atnāks un sakārtos šo mūsu finanšu un ienākumu daļu. Es pagaidām tā riktīgi daudz domāju par ienākumiem. Naudas terapijas grupā un pašapziņu un nauda grupā, kas bija citos gados, man jau meitenes norāda, ka vajadzētu runāt arī par to, izdošanas, jeb ieguldīšanas, jeb uzkrāšanas daļu. Un mēs tādā kripsīša ziņā arī tur pieskaramies tam. Bet es pagaidām vēl redzu milzīgu problēmu ar to, ka mēs neprotam ieņemt ienākumu daļu uztaisīt tik lielu, lai mums tur vispār būtu ko uzkrāt, lai mēs būtu apmierināti ar to, cik mums ienāk nauda. Un šeit nu ir ļoti labs jautājums. Ja tev kā pieaugušu cilvēku kaut kas tavā dzīvē neapmierina, tad ko tu tālāk dari? Un viena lieta var atkal mesties uz to bērna pozīciju un atkal niķoties, un dusmoties un purkšķēt un būt neapmierinātam un apvainoties uz pasauli vai apvainoties uz likteni vai apvainoties uz tiem, kam ir. Jo tie vispār krīt uz nerviem, kas pa lietu, kāpēc viņiem ir, un tātad tur kaut kāda nav taisnība, un tātad viņi dara kaut ko nepareizu, nu, un droši vien krāpjās, vai droši vien rauš naudu, vai droši vien kaut ko tur dara tādu, nu, kas nav riktīgi, jo man ar savu bērnu pozīciju jau, protams, liekas, ka es esmu pasaules centrs, un kādam citam, nu, tad ir jārisina tā mana lieta. Bet visums, var sakot, dzīve ir uzbūvēta tik gudri, un visums ir tik pieklājīgs, ka darbojās brīvas gribas likums. Un atcerieties, viss ir izvēle. Izvēle ir tāda, tu esi izdarījis tādu izvēli, kā tu šobrīd dzīvo. Un neviens no ārpuses nevar atnākt un tagad tevi izcelt no šitā ārā un uzlikt tagad trūkumu. Tu iemācījies, tagad tu baudīsi bagātību. Bet šito neviens nevar izdarīt. Tev ir ar savu brīvu gribu jāpieņem tas lēmums. Jāpieņem lēmums, ka šito, kā tagad ir, es esmu pateicīga par to, bet es to vairs negribu. Es tagad gribu iziet šo bagātības pieredzi, es gribu sajust, kā tas ir, ka ir man liela, skaista, plaša sirds, ka es esmu dāsna, ka es tajā aplī, kur mēs zīmojam visas savas dzīves jomas, kur man ir veselība uz 10, kur man ir draugi uz 10, kur man ir ģimene uz 10, kur man ir darbs uz 10, un pēkšņi nauda uz 2. Tad kāpēc, lai tā nauda arī nebūtu uz 10? Nu, kāpēc, lai nebūtu tā, ka cik mīlestības, tik naudas, vai cik naudas, tik mīlestības, ka uz visām pusēm ir tas 10, ka ir uz visām pusēm tas apmierinājums par dzīvi? Kāpēc tā nevarētu būt? Un tad es izdomāju, ka piektdien mēs varētu parunāt par tādu tematu, ka nauda ir mīlestība.
un es ieskicēšu, lai jūs tur nedomājat, ka es zaimoju, un lai jūs nedomājat, ka es zelta teļu būvēju, un lai jūs nedomājat, kā es tagad klanos tai naudai vai vēl kaut kas. Es jūs varu atsvabināt no tā pilnīgi, jo man nav pieķeršanās naudai kā mantai, ka man būtu šausmīgi svarīgi pelnīt vēl kaut kādus zelta stieņus pirkt vai kaut vai blūzītes, štātītes, kostīmiņus vai vēl kaut ko. Ticiet man, es iepērkos tik ārkārtīgi reti apģērba ziņā, ka man pat liekas, ka tā man ir jau bremze, jau bukse tai manā naudas sakārtošanas stāstā, jo es vienkārši pārāk maz iegādājos kaut ko priekš sevis. Bet runājot par to, ka nauda ir mīlestība, šī atklāsme man atnāca pavisam nesen, un es sajūtu, cik šis formulējums tieši mūsu auditorijai varētu būt kā atslēga vārds. Un es tūlītās paskaidrošu, ko es ar to domāju. Ja jums būtu, piemēram, uz telefona, atšķiriet kaut kur jums ir sava bērnības dienu bildīte. Vai vienkārši paņemiet albuma, no albuma paņemiet savu bērnības dienas bildīti. Un tagad tu skaties uz to mazo bērnu, es skatītos uz savu Inesi, māziņo Inesīti. Mani bērnībā sauc par Inīti, un es teiktu, Inīti, tu gan, tev nebūs. Tev būs maza aldziņa, tu dzīvosi trūkumā, māju tev nebūs. Maziņš dzīvoklīts Hruščanē, jā, labi, tur varētu būt. Piedāvām nav neviena iebilduma pret dzīvoklīšiem, bet iedomājieties, ka jūs tam mazajam bērnam, kurš ir toreiz, kurš esi maziņš tu, saki, ka viņam nebūs mašīnas, vai viņam nebūs labas mašīnas, vai viņam vienmēr pietrūks naudiņas, viņš nekad nevarēs atļauties, tad, kad nomaksāti visi rēķini, kaut ko arī sev. Un ja tu tā ilgstoši skaties uz to mazo bērniņu un saki to nolemtību viņam, ka viņam nekad nebūs, tad iedomājies, cik tur ir nemīlestības. Nemīlestības pašai pret sevi. Un cik daudz tajā ir mūsu stereotipu, aizspriedumu pret naudu, kaut kādas ego programmas, kaut kādi pieņēmumi, ka nauda ir slikta vai naudu jau tikai pelna tur kaut kādi neriktīgie, vai ka vieglāk būs caur kamieļa acī ieiet, kamielim caur adatas acī ieiet nekā bagātajam paradīzē un tā tālāk. Un mēs caur šīm programmām neļaujam atvērties tai mīlestībai, kuru mēs tam bērnam, kurš esi tu bildītē, novēlētu jaudīgu, skaistu dzīvi, kurā tev ir tik daudz naudas, ka tu katru savu ideju vari piepildīt vismirdzošākajā veidā, ka tu vari ceļot, ka tu vari apbraukāt, izzināt pasauli, ka tu vari atļauties tad, kad tu ceļo to līmeni, kurš tev patiktu, ka tu vari būt dāsns, ka tu vari palīdzēt tiem, kuri šo, ko mēs tagad runājam, vēl nav sapratuši. Ka tu vari savus projektus finansēt pati. Ka tev nav jāsatraucās, kur būs mecenāti, vai kur būs kreditori, vai kur būs līzinga devēji, vai kur būs kāds, kurš kaut ko atkal kā tētis un mamma iedos. Protams, par procentiem, jo pieaugušo dzīvē jau savādāk nav. Bet kur kāds atkal par to visu parūpēsies. Un savukārt, ja tur kaut kas aizies greizi, tad atkal varēs uz viņiem dusmoties. Ja? Tātad padomā, atkal paskaties uz to mazo bērnu un padomā, cik tevī trūkst mīlestības uz šo mīlulīti, uz šito mazulīti. Un šis mazais bērns īstenībā tevī dzīvo visu laiku. Viņš tur ir iekšā un gaida, ka tu pievērsīsi viņam uzmanību. Un šis mazais bērns, tas mazais, kas ir tajā bildītē un kas ir tevī, kas ir tava īstenā būtība, tavs
tava gaisma, tavs mirdzums, tavs skaistums, tas, kas ir tajā mazajā bērniņā. Tas nav tas, ko psiholoģiski saka par bērnu attieksmi, ko es tikko runāju. Tā ir tava īstenā būtība, kuru tu iesprosto aiz cik, bruņām iekšā, cik betona klučiem iekšā, lai nodrošinātos, ka tu dzīvo tāpat kā visi. Ja visi ir uz naudas repītes pirmā pakāpiena, tad tu arī. Ja visi uz otrā, tad tu arī. Un nav pieklājīgi būt uz 3., 5. vai 8. Jo tad tu izslēgsi, tad tu būsi kaut kāds savādāks. Un tā tu turi tās bruņas priekšā tai mīlestībai, kura ir tevī. Un tad šajā svaru kausā ir nauda, laimīga dzīve, jauda, ka tu vari apmaksāt visu, ko tu gribi, ka tev nevajag papu vai mammu vai krustēvu vai krustmāti ar milzu maku, kas tev visu to nomaksās kreditoru formātā. Un šajā kausā ir tās ego programmas. Un pagaidām tu izvēlies tās ego programmas. Un tu skaties uz šajieni un visu laiku baro. Nauda ir slikta, šitas viss jau ir priekš bagātajiem, šitas viss ir tas, kur es neiedaros, šeit visā jau nav mīlestības, šeit ir tas, un tas tā ceļās uz augšu. Tā naudiņa paliek arvien mazāk un nosvarās uzreiz uz pašu leju, 1., 2., 3. pakāpienu. Bet tik līdz tu ņemtu nost uzmanību no tām ego programmām, un pa vienai viņas ņemtu nost, ka tu uzņemies atbildību par savu dzīvi, ka tu izvēlies kaut ko savā dzīvē mainīt, ka tu izvēlies sevi ieguldīt, ka tu izvēlies būt kopā ar cilvēkiem, kuri kuļ to krējumu, kuri ir iekšā iekrituši tajā pienā un vēl pavisam šķidrs, un mēs neviens nezinām, kā no viņa izkāpt. Bet kuļ, un jau paliek biezāks, un vienā mirklī hop un ārā. Šodien es rakstīju rakstu par to, ka Varda jau nezina fiziku. Un mēs, mīļie, arī neesam piedzimuši ar baigi lielām zināšanām par tām finansēm un naudu un par to, kā veiksmīgi būt miljonāriem, miljardieriem. Un es domāju, ka pārāk daudz miljonāru manās grupās nav, bet kas teica, ka mēs tur nevarētu būt. Kas to ir teicis? Tagadējos laikos, un es tagad pārliecinos ar katru mirkli vairāk, kad stāsta par tām laika līnijām, ka šobrīd mēs esam šī laika līnijā, bet mēs vienā mierā varam pārcelties uz citu laika līniju. Un to nosaka tikai lēmums. Un, kad es skatos savu dzīvi atpakaļ, man ir vairāki brīži bijuši, kur es ar lēmumu izmainu visu dzīvi. Es ar lēmumu izmainīju, ka es dzīvošu laimīgi. Pirms 20 gadiem, 2004. gadā. Es ar lēmumu izmainīju to, ka es gribu veidot attiecības un ģimeni. 2008. gadā un satiku Tomu. Es ar skaidru lēmumu kāpāju, kamēr izkapāju, lai tiktu pie bērniņiem. Es ar skaidru lēmumu nolēmu celt māju. Kaut arī vispār tam nebija neviena pamatojuma, neviena uzkrājuma, neviena aizdevuma, nekā mums nebija. Mēs paši saviem spēkiem visu uzcēlām un izdarījām. Es šādi ar tādiem skaidriem lēmumiem esmu kāpusi pa tām laika līnijām un līdz ar to arī pa to naudas trepīti uz augšu. Un tas ir laiks, kurā jūs esat bijuši ar mani. Tas ir laiks, kurā mēs kopā esam runājuši par to, ko es rakstu savās grāmatās, un tas ir laiks, kurš ir ļoti garīgs un skaists bijis manā dzīvē. Tagad, kad es runāju par naudu, jums kaut kas ļoti griež pa ausīm, pat pajautā sev, kāpēc tev tā ir. Jo pieņemsim ļoti daudz jauku lektoru, kurus tu, vai autoru, kurus tu esi lasījusi vai lasījis, piemēram, Valērijs Siņeņņikovs. Mums visiem zināmās zemapziņas pārprogrammēšanas autors un grāmatas Vazļubi Baļiezņas svaju autors un daudzu citu. Es pie viņa 13. gadā biju. Milzīgas teritorijas Krimā, milzīgas daudzstāvu ēkas viņam pieder.
Un tu redzi, ka cilvēks ir ļoti situēts. Nu, sauksim par miljonāriem, sauksim par, bet ne, mēs jau neskaitam naudu, bet nu saproti, ka garīgums un finanses var iet roku rokā, un tas nav nekas tāds, ka tagad, oi, nē, tad es viņu nevaru lasīt, oi, nē, tad tā viņa zemapziņas pārprogrammēšanas neko nedod. Nē, man ļoti patīk viņa teiciens, ka viņš nevarēja uzrakstīt grāmatu par naudu, kamēr viņš pats nebija naudu ieviesis savā dzīvē tik daudz, ka viņam ir apmierinājums un tādā pamatīga droša sajūta par to. Es vēl ar vienu neesmu uzrakstījusi grāmatu par naudu, par naudas tēmu, tieši šī iemesla pēc, ka es vēl nejūtu, ka man ir tik daudz naudas un tik laba draudzība ar naudas enerģiju, ka es varu to jums iemācīt visiem līmeņiem, kas mani klausās. Pagaidām ir tā, ka es satieku cilvēkus, kas ir manās grupās, kuri ar naudu ir tikuši galā daudz labāk un daudz vairāk, un finanšu viņiem ir daudz vairāk nekā man. Tas nozīmē, ka man ir kur augt, un es to gribu izdarīt, izprotot un izjūtot šo tēmu, ko es daru caur mīlestību. Tātad pirmais, ko es jums gribēju teikt, ka tā nav mīlestība pret sevi, tad, kad tu sevi apdali, tad, kad tu sev neļauj pelnīt tik, cik tu varētu, un tad, kad tu sev iestāsti, ka var paciesties, ka var būt pieticīgs, ka var iztikt kā ir, tā ir nemīlestība pašam pret sevi. Bet vēl otrais punkts ir nemīlestība pret citiem, kuriem tu neļauj nopelnīt un kuriem tu neļauj savu mīlestības preci vai mīlestības pakalpojumu dot, jeb pārdot ar mīlestību, jo tev nav pa ko pirkt. Kāda brīnišķīga masiere labprāt tev piedāvāt savu pakalpojumu, bet tu nevari paņemt, jo nav par ko pirkt. Kāda brīnišķīga rokdarbniece piedāvātu tev savu preci, savu darinājumu, bet tu nevari nopirkt, jo tev nav par ko pirkt. Kāds cits savu pakalpojumu labprāt dotu, kāds cits vēl savu, bet tu nevari paņemt pretī, jo tev ir pieticības rāmītis un tev nav par ko pirkt. Un tu visu laiku attaisnojies iekšēji vai ārēji vai skaļi. Nē, nu tagad nē, nu kaut kad jā, nu kaut kad sakrāsim, kaut kad būsim, mums paudzes ar šiem tekstiem uzaug. Kāpēc? Jo iedomājies, ja tev būtu daudz naudas, ja tu to pirmo pakāpi jau būtu izpildījusi pret sevi, un tev jau būtu daudz naudas, un tad kāds cilvēks piedāvā to, ko viņš ar mīlestību dara. Un tu pieņem to, un ar mīlestību dod pretī naudu, ko viņš ir nosaucis par cenu vai par to dalību tai visā. Un kāds cits piedāvā preci, un tu samaksā par to. Un cik tā ir brīnišķīga mīlestības pilna miedarbība. Nemīlestība sākās tai mirklī, kad, nē, man nav, bet, nu, tomēr jādod, nu, man ir jāpatur, nu, es to, bet gribētos, un tur tā raustīšanās, un tā cīņa sevi, un cīņa ārpusē, un pat tā ir nemīlestība. Bet, ja tev ir mīlestības pilna sirds, un tu labprāt pieņem to, ka tas otrs cilvēks ar mīlestību ir darinājis, vai devis, vai radījis, vai sapratis, vai sajūtis, vai ieguldījis ļoti daudz laika, lai kaut ko izzinātu, un tev dāvā par naudu to, kam tev nebūs jātērē gadi, kur tev nebūs jātērē mēneši vai diennaktis, lai to saprastu. Tev vienkārši to pateiks priekšā, un tu par to samaksā. Man tā liekas ārkārtīgi vērtīga lieta, vērtīga formula, ka mēs varam ar mīlestību samaksāt, kur rezultātā tā jau ir tā naudiņa, ko mēs dodam, bet mēs varam samaksāt par to, ko kāds ar mīlestību mums dod, pārdod. Un tāpēc nauda ir mīlestība. Nauda ir tā materiālā daļa, ko es ar mīlestību dodu, vai kāds ar mīlestību dod man. Piemēram, manā mājā, tad, kad mums notiek pasākumi, vai ziniet, kādas mums ir tradīcijas, es visus cilvēkus izēju un sagaidu uz sliekšņa. Es izēju savas mājas priekšā, bieži vien basām kājām, un samīļoju to cilvēku, kurš tūlīt nāks iekšā manā mājā.
Mums jau notiek mīlestības apmaiņa, mijiedarbība, un visu dienu tas turpinās, un vienā mirklī man cilvēks maksā ar naudu par to, ko viņš saņem, un tā taču atkal ir mīlestības forma. Vai arī tad, kad jūs piesakaties uz kādu no semināriem. Es pirms tam esmu sēdējusi, rakstījusi, likusi pa plauktiņiem, nesapratusi, pēc tam sapratusi, pēc tam klausījusies, pēc tam 10 reizes pārunājusi, pēc tam piedzīvojusi to savā dzīvē, atkal pārsvītrojusi, pēc tam atkal sapratusi. Un tad visu to iepakojusi un pasaku jums jau tā, it kā tas būtu, viss gatavs no pirmā brīža. Un grāmatas arī ir tieši tā, it kā viņas vienkārši pašas no sevis ir gatavs un viss. Un nevis, ka tur ir negulētas naktis rakstīts, ka tur ir vairākas reizes pārbaudīts un ka tur ir likts iekšā tas darbs un uzkrājums, kas man gadu gadiem ir sevī bijis jāsapilda. Un tad tu par to man dod savukārt to naudiņu, kur tu esi uzstrādājusi vai uzstrādājis ar savu mīlestības darbu. Man liekas, ka tas ir kā 2x2, ka nauda ir mīlestība. Nauda ir mīlestības radītā darba uzkrājums. Nu, kā tad tu savādāk viņu varētu uzkrāt? Tu nevari ielikt leduskapī to savu sastrādāto darbu vai to enerģiju, bet paldies Dievam, kāds izgudroja kaut kad senāk naudu. Un tad mēs varam uzstrādāt to naudu un uzkrāt, nolikt plauktiņā, zeķē vai bankā un redz, kur ir tas mans daudzums, ko es esmu sastrādājis. Un pēc tam es no tās mīlestības paņemu un samaksāju, ko kāds cits ir sastrādājis. Nu, man šī atziņa, pirmo reizi, kad es to sapratu, viņa norāva jumtu. Man bija pilnīgi tā, ka es staigāju apskaidrota. Man likās, ārprāt, mums ir jāsaka visai pasaulē, ka mēs līdz šim esam veltīgi šo jēdzienu nauda un to visu, kas ar to saistīts, mēs esam veltīgi viņam uzlikuši pilnīgi citu enerģētiku. Trešais, tātad pirmais mīlestība pret sevi, otrais mīlestība pret citiem, trešais ir mīlestība pret Dievu. Tieši Dievs ir radījis pasauli. Tieši Dievs ir sūtījis mūs šeit uz zemi. Jā, tas Dievs absolūts, tas, kurš visu ir radījis, radītājs. Un tieši Dievs radīja pasaules kārtību tādu, kādā mēs dzīvojam. Ar visiem kārdinājumiem, ar visām šām izvēlēm, un Dievs iedeva mums brīvu gribu, lai mēs izvēlētos, vai mēs gribam dzīvot trūkumā, vai mēs gribam dzīvot bagāti. Tad, kad šodien vai vakar viena meitene iekomentēja par to zelta teļu, un to ir tāda balstīšanās uz Bībeli, tad es tā savā galvā pašķirstīju Bībeli un padomāju, cik ļoti daudzi no Bībeles personāžiem, no lielajiem ķēniņiem, kuriem ir milzu ietekme uz cilvēku attīstību pēc tam, kas saistīta ar kristietību. Ķēniņš Zalamans, Dāvids, milzu bagātības, kādas mums sapņos nav rādījušās, un tai bija Dieva svētība, tai bagātībai. Es neko sliktu vispār neredzu naudā. Es redzu, ka cilvēki spēj izdarīt muļķīgas izvēles. Es redzu, ka cilvēki spēj būt ļauni. Es redzu, ka cilvēki ļoti daudz kļūdās. Es visu to redzu, un arī ar mani tas viss tā ir bijis. Nu, ar naudu pārāk daudz, nē, bet es esmu ļoti daudz dzīvē kļūdas darījuši, tāpat kā, nu, droši vien visi mēs. Bet kādā brīdī tu nonāc pie tādas vibrācijas, kur tu gribi darīt labu cilvēcei, labu cilvēkiem. Un goda vārds man tagad ir sajūta, ka es gribu pamodināt cilvēkus paskatīties uz šo terminu būtību, enerģiju vai šo jēgu, kas ir nauda, ar mīlestību. Vienkārši ar mīlestību. Un tu redzēsi, kā tavā dzīvē, nu kā diena pret nakti, vai, jā, pa priekšu nakts un pēc tam diena attaust tā fantastiski bagātā un brīnišķīgā sajūta, ka arī šo jomu tu vari sakārtot.
Nu, un 4. mīlestība pret planētu Zeme. Matērija, jeb materiālais un nauda, tas viss pieder planētai Zeme. Jo tad, kad mēs dosimies no šiem ķermeņiem prom, protams, mēs līdzi to nepaņemsim. Bet tieši tāpat, kā ja mēs sāktu spēlēt riču raču, mums iedalītu kauliņus un parādītu, pa kuriem celiņiem iet, parādītu noteikumus. Tieši tāpat, ja mēs spēlētu šahu, tieši tāpat, ja mēs spēlētu kārtis, vai mēs spēlētu monopolu, vai mēs spēlētu kaut vienalga, kādu spēli mēs ņemtu spēlēt, mums pat parādītu tos noteikumus. Un te ir tas pats. Mēs nācām dzimt uz Zemi. Kaut kādā ziņā piedalāmies kopējos noteikumos, kopējā spēlē, kopējā matricā, un šeit ir nauda. Tā vienojošā asinsrite, tā ir nauda. Un ja tagad mēs pieņemam, mēs nevis protestējam pret šiem noteikumiem, kā riču raču kauliņi, pret riču raču noteikumiem kopējiem, nevis protestējam, bet pieņemam. Un nevis cīnāmies pret to visu savu dzīvi, bet pieņemam un ļaujamies, esam pateicīgi un dievišķi tai visā. Tad iedomājies, cik daudz tavā dzīvē atbrīvotos enerģijas, kuru tu varētu ieguldīt tajā, lai radītu, nevis cīņā, lai gremdētu to, kas apkārt ap tevi ir. Tu iedomājies, cik daudz varētu izdarīt, ja tev nebūtu tāda šķēršļa kā naudas trūkums. Tu vari iedomāties. Tu iedomājies, ja tev piederētu vispār neierobežots daudzums naudas, un tu visu laiku varētu darīt labu. To, ko tu tagad varbūt nedari, tāpēc, ka tev ir jāiet uz darbu, tāpēc, ka tu nogurs, tāpēc, ka tev ir jāstrādā dažkārt vairāk nekā tu vari izdarīt, tāpēc, ka tu nevari paņemt nevienu palīgu, tāpēc, ka tev nav, kas tev palīdz, nezinu, sakopt māju vai iekārtot dārzu vai paspēlēties ar bērniem vai vēl, tu nepieļauj nevienu savu klāt, ka tev nav par ko viņiem maksāt, un tāpēc, ka tev pašai ir iestāstīts, ka tev ar visu ir jātiek galā. Bet vai tā ir? Padomā, ja tev būtu ļoti, ļoti daudz naudas, un padomā par saviem sapņiem, kurus tu varētu īstenot šeit, šajā dzīvē, uz planētas Zeme, to mazo gabaliņu, kas mums ir dots kā dzīve, un ka tu viņu varētu nodzīvot vērienīgi, jaudīgi, kaifīgi, interesanti, bez šķēršļiem, bez kaut kādiem iedomātiem stereotipiem. Iedomājies. Nu, lūk.